Jā, pamēģināt. Jo, kas mums te šobrīd ir? Jā, tā situācija ir sekojoša. Diezgan īstenībā vienkārši viņa nolasīt uz doto brīdi. Jā, šitas te ir ļoti sūdīgi, ka mēs šitā esam nofēlojuši. Jā, tas ir ļoti sūdīgi tālāk. Te mums ir pilnīgākais vakums šajā te zonā. Jā, tā tad līdz pat šīs te izsoles augšā mums ir pilnīgākais vakums, un mums ir trapped buyer. Mums ir trap buyer. Jā, tad sellers savu vārdu varētu būt arī kaut kāds savu veidu profit takings. Jā, longu likvidācija. Un tad šitie buyeri baigi dabūja pie baļņiku no šitās izsoles. Viņš ir izkritis ārā un reku viņš tagad būvē izsoli mums šeit. Jā, tā kā es domāju, ka jānoselo šodien sels līdz pat aizpildīt visu to vakumu. Ja viņi te ieraus iekšā, es domāju, tas kritiens būs ļoti ātrs. Jā, šeit, jo te viņš īsti nekur neatradīs nekādu baigu amortizāciju. Nu, šitā zona, jā, reku jāuzmanās ir. Jā, te ir selleri kaut ko mēģināšu darīt, bet, tas tepatās arī ir šajā te zonā. Tātad tas tāds backtests ir šai te zonai, šitai te iniciatīvas zonai. Jā, tā kā davai, selojam. Es domāju, ka te var droši selot. Jā, un šis ir tas klasiskais, ko viņš te dara. Ka mums augšā smuka distribūcija, bām, bām, un būs bām. Jā, es pilnīgi to jūtu, ka tas tā būs. Ka jau arī problēmiņas ir. Ka jau arī problēmiņas jau ir. Jā, tā kā 5, kā tas te man tagad sanāk, es gribu tādu drošu stopu. Šī te poks, tas ir baigi tālu. Tas ir baigi tālu. Un davai pamēģināsim tā. Pamēģināsim. Jā, davai šitā te izdarīsim. Es varu ar lielāku saizi iet iekšā selā. Iesim šeit. Es gribētu būt virs šīm te visām kontrols zonām. Tad apstīties, ja nu gadījumā nē, tad redzēs. Jā, bet targetējam tad šo te zonu. Targetējam šo te zonu. Kur mums tā seller iniciatīva. Šis jau būtu crazy. Es domāju, ka vecā mierā diezgan ātri viņš to varētu izdarīt. Jau papētot, šitas tāds arī loadings varētu būt. Te arī viņš smuki to pašu izdarīja. Bām, bām, un tad bām. Jā, tā kā šitas varētu būt tāds smuks loadings šajā te zonā. Un te varētu būt kaut kas plus mīnus līdzīgs. Tā kā viņš te mikrostruktūra bīda tālāk uz priekšu, jā. Tā kā lai viņš te tagad tā smuki nomirst. Visas zīmes pašreiz ir uz selu. Jā, trapped buyer mums ir šajā zonā. Tas ir ļoti labi. Jā, poks ir augšā. Buyer visi tusējās šeit augšā. Un atlicis viņiem visiem iedot pa jebalu. Par lielam vairāk ar nekas nav vajadzīgs. Tā kā ļoti klasisks order flow setups. Ļoti klasisks, tāpēc es uzskatu, ka viņu vērts patreidot. Pamats tam visam ir. Tā kā Godspeed. Vēl ar ko ir jārēķinās to, ka, es vienkārši negribu iet uzreiz virs poka, jo es nezinu, jāstāsta, ja viņš gadījumā uz to poka atnāk šeit, ko viņš tad darīs, tas ir labs jautājums. Es gribu redzēt, kas notiks šeit. Vai mums atkal Bayer mēģinās pušot un dabūs absorbēsies vai nē. Jā, pašreiz izskatās, ka viņam uz poku vairs nevajadzētu nākt. Jā, un ka šitie viņam arī vajadzētu nomirt un maukt lejā. Jā, jo Bayer ir trapped. Kāpēc viņam nākt augšā un dot viņiem iespēju izkāpt ārā no tām pozīcijām? Es domāju, ka nav vajadzīgs to darīt. Bet jāreikinās, ka es varu dabūt pie balu, un ja es dabūšu pie balu, tad es gribu redzēt, kā es dabūšu pie balu un kas notiks pēc tam, kad es dabūšu pie balu. Jā, vai saprast, vai ielikt vēlreiz, bet es jebkurā gadījumā liektos uz selu. Šis ir tāds clear cell setups.
Tā labi, man jālaiž projām ir no mājas, tā kā aiziešu to treidu ciet un paldies, kā saka. Jālaiž bišķiņ svaigā dabā. Davai, čau čau visiem!